Labrīt! Te Latvijas Republikas komentātors Lauris Nikolājevs ar pseidonīmu DVDR Laurencio. Šodien ir 14.07.2025. Man ir spīkeris. Azartspēlmanis, Sučka, jeb suņu meitene krievu valodā un fantazior. Nu, tā es no rīta pamodos un uzrakstīju. Protams, kad es jau zinu, jau kādu pagāja jau laiciņš. Tagad ir jau 6.24, ne, 5.24. Es domāju, no 3.30 jau ņemos. Jau gaišs palika jau. Tā mūzika normāli. Nu, šodien sevi atpazīšu, jo kreklu citu uzvilku. Jo, zin kā, tie visi video jau pilnīgi vienādi ir. Nu, pēc te var klusāk pagriezīt, vai gausīs griež. Kročištais tā bija, es visiem iesaku, ir kaut kāda masiere. Nu, es iesaku, es visu kaut kur esmu bijis. Bet ļoti dārgi, 120 maksā. Nu, manā gadījumā paveicās, man izmaksāja. Nu, es 2 reizes biju, zinu, man visus reizes kārtībā ir. Citi ir daudzākas reizes. Un man viss apmierina, ko man pateica, nu, piemēram, azartspēlmanis. Es esmu spēlējis azartspēles, bet tas man ir ļoti dārgi, nu, priekš manīm. Es negāju tur vinnēt, nu vienkārši gāju laiku pavadīt, apsities, enerģijas pilns. Un, nu ļoti dārgi, tas ir ļoti dārgi priekš manis, nu es nezinu, varbūt citam tas ir lēti. Tas ir pats dārgākais hobijs, kas man ir bijis. Nu, bija ļoti pārdzīvojumi lieli no rītiem, visu kaut kas zina, nu var visu kaut ko nopirkt par to naudu. Iekrit arī vienmēr, nu tā, ka zina, visi kaut ko samaksā kaut kādā piekdienā. Nu, nepatika man ļoti lieli pārdzīvojumi, bet azartspēlmanis tāpēc, ka es rotaļājos ar likteni. Nu, varbūt tā arī ir, jo es tagad arī mazliet pierotaļājos. Nu, ko darīt, ja tā ir interesantāk? Nu, protams, kad ir pareizāk, nu, vienmēr es teiktu, ir kārtīgi cilvēki, ir ļoti kārtīgi cilvēki, un ir raspizģais. Nu, es uzskatu, raspizģais drīkst rotaļāties ar likteni, ja viņam tā ir interesantāk. Nu, āksts, piemēram, nav rotaļājis ar likteni, jo, nu, mans gadījums, tieši mans, es, nu, lielos visu laiku nedrīkst jau lielīties, es raustu kaķi aiz ūsām, bet manā gadījumā nevar būt labāk vai sliktāk, var būt savādāk. Es, protams, tagad nožēlošu, ka to teicu, bet tas ir pats dziļākais, ko varu pateikt, nolaidies uz zemes. Jo piemēram, ir augsti. Gribās iet pēc malkas, iekurināt kaut ko, nu, pilnīgi gribās, zinu, kaut kādi ir tādi laimes hormoni, viņi izdalās, nu, kas siltāks paliek vai kas. Vai otrs variants, karsti, nosvītis, nē, jākrauj malka. Ķipā zina, jānes zina, sunim karsti, jākurina, nu, ķipā, nu, nepatīk, nu, un tad ir tās, notiek tās spēlmanim spēles, nu, kā būs, tā būs, savādāk, vai kaut kā tā, nu, tāpēc tā ir. Un tagad tā, tas Sučka, nu, vienkārši tas ir lamu vārds, nedrīkst jau tā publikā teikt, bet tas jau mans privātais kanāls var nobloķēt. Tā ir suņa meitene krievu valodā, nu, tas tā jau drīkst teikt, jo tas ir pilnīgi legāli, ķipā, nu, tā ļoti, bet, nu, vai cilvēks to var saprast, zin, nu, tādi spēcīgāki vārdi, varbūt tāpēc man tā krievu valoda tā vairāk iet pie dušas, nu, pie zemapziņai tieši patīk krievu valoda, es klausos krievu raidījumus. Man krievu valodā strādā savādāk smadzenes, es neko nevaru padarīt, man tā ir, citiem, protams, tā nav. Un es nevienam nepārmetu, ka kādam ir tā vai šitā, man tā ir.
Tā ir mana problēma, vai man es nezinu, kas man tā ir. Un tas ir no bērnības. Man, nekad nav vecāki dzīvojuši kopā, cik es saprotu, ka 11 mēnešos izšķīrās. Un, protams, māte man ir ļoti valdonīga sieviete, tā arī aizgāja uzrakstīju pie psihologa. Un tēvs labs cilvēks, jo es uzskatu, ja cilvēku sauc visi par tēti, vai, piemēram, jebkuru cilvēku vīrieti sauc, visādām ģimenēm, visādi, vienalga, kas par tēti, normāli, labs cilvēks, es tā uzskatīju, man uzskatīju, jo piemērs. Es pilnīgākā, nekur nestrādāju, un ar maniem čalotie bērni, es jūtu čalo, es to sajūtu. Protams, sākums nebija viegls, jo kamēr es biju projām, noteikti kaut ko tur, padomā un viss kaut kas var gadīties, bet es cīnījos un esmu tāds, kāds esmu, un es jūtu, ka čalo jau, pa tēti nosauc vai pa senci, kaut kas jau ir, Un tas ir mans tas piemērs. Piemēram, es esmu dzirdējis to Gerkenu, bērni nevis vai nerunā, bija tāds, kam admirāļi piederēja Jānis Dāvis, to vispārībā bērni nerunā, lai gan viņam bija zelts, stieņi un pērles, vesela garaža. Vesela istaba kā seifs bija. Es no labāvota to dzirdēju. Tagad var runāt, viņš jau miris. Kas tur man špohuj, kas tur. Bet, piemēram, varbūt ļoti bagāts, un ar viņu bērni nerunā. Varbūt pilnīgs nabaks ir vēl gadījums, kad cits cilvēks nesaprot to, bet, tāda jau meitene nabadzībā, bet mammai vēl vajag visu kaut ko mīl viņu. Tas pilnīgi nav atšķirīgs, ne no kādām naudām, tas ir no kaut kā cita atkarīgs, es nezinu no kā. Un sučka tāpēc, kad es zinu, jaunībā, bērnībā, tad pie tēta, tur tā kā labāk patīk, un es jau zinu, kā manipulators māk iekārtoties. Tagad brauc mamma, tur kaut kādas bikses man nopirks, kaut ko tur drēbīts, kaut ko, jāiet man tur atpakaļ vergot pie viņas. Kaut kā jau māk pierunāties atpakaļ. Tāpēc tas ir sučka, kur labāk, tur arī iet, ko darīt. Ja tā man tā ir. Protams, ka tas ir slikti, bet, piemēram, ja dzīvē, jūt, ka tur ir tik labi, kāpēc ne? Kāpēc mocīties? Kāpēc azartspēle? Rotaļājas ar likteni. Un pēdējais ir ķipa fantaziori. Nopietni saka, es māku tā iztēloties. Es biju tiešām iztēlojies, ka es tajā ulbrakā tur līgās, ķipa taisīšu zobus, dzeršu, nāks pie manim, es tur dalīšu visādus ciemiņus. Jo ir tā, ka arī tāds turīgs cilvēks var, viņam nav kur aiziet mājās, piemēram, viņam nepatīk ar ģimeni tur. Viņš pie manis atnāk, atnes tur kaut kādu tāru. Es tā, piemēram, agrāk būtu priecīgs, ja kaut kur es paņem nopērku kaut kādu pudeli, vienalga, cik viņi maksā, tad kaut kur aizēju. Tas jau ir no tā nama tēva atkarīgs, ja viņš kaut ko tādu grib vai tādu. Es vienmēr nopirktu, ko viņam patīk, lai viņš mani paaicinātu. Jo, manā gadījumā arī, kur es, piemēram, dzēru, vai garažā, vai kur, tur nav tik vienkārši viss, tur, kuru katru nepieņem tā. Kaut kas jāiznes, ir kaut ko iedot pretīm. Man tā negadījās, ka viss vienos vārtos. Es nezinu, es arī tur neietu, jo es nemāku draudzēties, jo jādraudzēs jau ir kaut cik bišķīt izdevīgi. Izstāstīju par tiem 3 punktiem. Tagad jau noteikti medniekam Mārim. Es šodien neskatījos, bet vakar man vēl bija 13, pat pišķiki 13. Un zini, es esmu ļoti apmierināts. Kādu tur 4 reizes skatās video, bet es pamēģināju, es domāju, ka es visas reizes, tur tā nav. Kāds cits ir paskatījies, un ja tik tālu aiziet, vismaz vai uzspiež, vai īsti, bet šitam ir 112 reizes. Un, piemēram, es nezinu, kā tur ir, kur tiem 12,000, kā viņi tiek ar to galā, bet es jau esmu tāds piezemēts cilvēks, man pilnīgi pietiktu, ja tur 2 pa daudz, 1. Man teicis teica atkal life hacks. Cilvēkam var būt 1 draugs, ļoti bagātam, varbūt 2. Tad es nezinu, kā tie cilvēki var draudzēties tur ar to baru visu. Es nezinu, jo man ar 1 pietiek pagaidām, 2 būtu ļoti labi.
DVD.